čovisiem. Ir pagājis kāds laiks. Izdevās atrast šādas 6-metrīgus brūsas, 150 x 150. Un jā, šeit var redzēt, kā mēs centāmies dabūt viņas iekšā, kas nebija pats vieglākais process, jo uzreiz mēs gribējām dabūt viņas arī augšā, kamēr ir vieta, atļauj to, jo pēc tam būs grūtāk to izdarīt, vai pat neiespējami. Tātad, čo atkal, nenofilmēju visu, tāpēc, kad bija baigi augsts un izlādējās uzreiz uz GoPro, nezinu, kāpēc tā viņš dara. Un tagad ir cita diena, respektīvi, jā, dabūjām tagad augšā, nopirkām šādas te. Cik te gabals mēs paņēmām? 8 laikā. Jā, 8. 6-metrīgos. Atradām tur stuku un braucām pakaļ. Tā kā jā, drusku sanāca pabraukt, bet kopumā jā, šis izmaksāja 200, ar visu transportu īri, degvielu un tā, ap 270 eiro. Un viņi tādi, jā, bija jau žūši. Vismaz saimnieks no kā pirkām teica, ka 5 gadus stabili, ja ne 7, nu tad viņš ir, teiksim tā, izžuvis. Protams, viņš nav ideāls, bet arī cena nebija tik liela kā šiem te, ja es pirktu zaļus. Šis maksāja 220 kubā. Nu tā, daudz maz normāli. Protams, ir tur vietas, kas ir izpūš. Tur, piemēram, bet tie ir gala pārsvarā. No, pa vidus visi normāli, un tas ir 15 x 15. Jā, šis gan ir 20 x 20 kaut kur šie te, kā kurš šis 17 x 17, 20 x 20, un te arī tas pats 20 aptuveni x 20. Jā, tā kā kopā vajag 5,4 metrus, nu, te ir 6 metri, respektīvi. Ir rezerve, un jā, būs jādomā, kā uzcelt, jo tagad ir doma te uztaisīt tādu bedri, sabērt šķēmas, kaut ko noblietēt tā, lai var šo te pacelt uz augšu, kas ir iet pāri visam, un tad skatīties. Te arī jātais, nu. Jā, tā kā, nu jā, šits aizņēma kādas 3 nedēļas, kamēr atrada un saorganizējās, lai var piegādu, nu, būs dabūt un tā, jo, nu, tas tik ātri neiet. Ik īpaši, ja gribas šādu te savus. Nu jā, tagad darīšu tādas darbus, ko pa viens var darīt, nosadīšu apmetumu, un šo te starpsienu nojauksim. Tas ir tas, ko es tagad gribu izdarīt, jo, nu, tagad jau diezgan vēls, jau 7. Tā kā jā, skatīsimies, cik tālu tikšu.
kaut ko? Viņš no tajienes ir nopist? Jā, skaņas tad ir. Vai? Tātad nulīt. Šādi te. Izskatās. Laikam šo nepabeigsim, man jau rokas atnakās.
Jā. Tātad te var ļoti labi redzēt, ko nozīmē jumts. Te ir valsts profils šajā daļā. Un paskatieties, neviens baļķis nav sapūs, nekas, arī apakšā. Te līdz pašai apakšai, nu mēs netiekam, ja te tā piebūva. Bet te nekas nav sapūs, ir pats apakšējais baļķis. Un te ir vēl metāls, te vēl kaut cik, un tad līdz ar metālu, un jā. Bet pa laimi tikai augšējais. Līdz ar to mans plāns vēl pa guļbūvu, tā lai es varu redzēt to guļbūvi no iekšas ir iespējams vēl. Un jā. Tagad varbūt drusku mazāk drums tas skats. Visā mājā es diez vai šito darīšu. Iespējams tikai šajās istabās jāskatās. Tā kā... Jā. Es nezinu kā, bet ja tu liec masku, tad ar brillēm pastrādāt nevaru, bet bez maskas arī pastrādāt nevar. Bet pa laimi šitie nav baigi nelido nekas. Jā. Elīgs darbs. Nav pats smagākais, bet arī viegli šits nav. Tātad, jā, šitik tālu esam tikuši. Nu, te baigi tagad tāds laiks, kad negribas neko darīt. Bet, nu, jā, kaut ko pamazam jādara. Šodien jānosaka šits un jānoliek, varbūt gribas pacelt šito līdz video beigām. Bet tas varbūt nav tik varbūt būtiski šodien gribētos, bet kopā jā, tagad ārā sūdīgs laiks. Kārtoju iekš, šī vēl viena no istabām, kura pašlaik netiek apdzīvot. Tāpēc var remontēt droši šito pusi mājai, jo te nekas netiek, tā teikt, darīts. Tādā ziņā, kad nedzīvo neviens un var mierīgi strādāt. Tad te arī viss ies līdz šejienai, te māja ir
var redzēt, te ir nosēdusies, nu, te pamata diezgan izskalot. Arī austrum pusi tāda riktīgi noēnota, te bija koki. Un, jā, līdz ar to gadiem ejot nevēdinājās tas varbūt tik ļoti. Un, jā, bet griezts te nav pa laimi tā kā šeit. Te viņi ir kaut kur laboti, bet, nu, pa lielam es domāju, tikai nokaļķošu viņus un viss. Nebūs neko nemainīšu. Bez vajadzības. Jā, te tā. Var pasīties, kas te ir. Logi. Paštaisīti. Nu, te tāda nekārtība drusku. Priekš verandas. Jā, ko ar mantot skapi. Atdāvināti. Nākamais šis te, jā. Šādi te maiskrāsni kurinam ar atgriezumiem. Nu, ne atgriezumiem, bet nu, baigi neko negribas darīt ar tādiem dēļiem, kuros kaut kur paslēptās naglas. Tad, jā, ieliek maiskrāsnī, kurai vienalga, cik garu var iebāzt, tik pa laikam uzpasē, lai neizkrīt. Vai kā? Jā. Kaut kā tā. Labi, jāturpina.
Jā, tur naglas ir. Naglas maz viena. Egļā. Un blājiem šajās naglas viņš ir griež, ka te neko. Mēģināsim griezt. Cerams, ka taisni būs. Kur būs uz leju? Man? Jā, nu tā kur. Ies visu uz tā. Pieturlējuši. Cilvēk. Iet projām. Tā. Un tāds ir, ka viņš spiež uz sūdu. Nu, nē, viņš ir smukies augšu. Vēl? Viņš jau pacēlās, tad viņš jau tad centimetri. Šajos te arī nāk uz augšu, ja? Es neredzu, pagaid. Cel. Tikai viņš, man liekas, tur sprauga paliek lielāka. Nē, cik augsts strās augšā. Tu baļķis paliec lejā. Kas? Te tikai šķirbu parādīsies. Jā, viņš nebija vairāk. Tad varbūt kādam rodas jautājums, ko mēs tad darām tagad, kāpēc mēs to brūsu plēšam. Šis bija domāts materiāls priekš stūts, kas būtu tā kā pagaidām paliekoši. Tā kā mēs konkrēti atslogot. Te es atnesu betonu bloku, kur to stūti bija plānots likt. Bet jā, tā kā mēs viņu ņēmām no šķūņa, izskatījās nu tā zolīdi. Varbūt ne ļoti labi, bet vismaz pēc smaguma tā nelikās, ka viņi būtu vidū sapūsi, bet te var redzēt, cik tur no viņas palikuši absolūti nekas un nācās viņu sazāģēt malkā, diemžēl. Bet tomēr izdevās parakņojoties šķūnī atrast šādu te vecos pāris materiālu, pēc izskata tāds varētu būt, jo tur nav naglas sadzīts un diezgan labā stāvoklī bija. Jā, garāk uztaisīt, pats vēl augstāk, tad... Nē, augstāk es nevaru laist. Nē, paliks apakšā. Zelts. Nav, tas zelts ir pirklis.
Skaties uz sānu. Ir taisnīgs. Cik vēl? Bišķu. Vēl, krītam. Vēl viens pāris sitiens. Kostīmus apstācu man, ne, tas ir šī. Tu domā? Nav? Ir? Nu, vēl varētu pāris. Visam. O, ir. Uj, brāns uzkristīs. Jā, tas otrā pusē. Tu jūti, ne? Viņš iecelēja. Iet, pagāja. Pasūnāt. Viņi celēt nost. Malācīt, malā kaut kā. Tad, jā, šodien pat ejien uzlikām šo stūti, kamēr atrod materiālu kādu un visu šo te atrod, izdomā, tikmēr paiet laiks. Un te jau mēs arī sakārtojam, te bija riktīgi cūkūts, piekārtojam. Viņš ir riktīgi iegājis zemē. Tā kā jā, nezinu. Te varbūt vēl viens liksim, bet, nu, respektīvi stūti ir ielikt. Un tad šitas un šitas un tas trīs ir atslogot, daudz maz gribētos vēl, ja viņš tur drusku iegriem iekšā. Bet kopumā tīri ok. Parādīšu no augšu. Tā, jā, skatās kā te tā. Nē, dūmta nav pieliekamajā. Šis pēdējais gads šī mājas krāsnī. Tur pa visu vien dūma. Bet, nu, viņi regulāri nekurina. Tā tad. Te ir drusku. Tas atstarpīt izveidojusies. Bet, nu, iespējams, paņems iztaisnos to bloku un, nu, iztaisnos bloku un pacels vēl augstāk un tad paliks tur vēl dēlīši. Jā. Nu jā, viņš uzsito tā kā, viņš var just, ka tur atbrīvots no tā krēsla. Nu jā, baigais laidums. Paldies, ka noskaties šo video. Paldies, ka komentējat, iesakat lietas kā labāk. Un tad jau jā, tiksimies kā no nākamajām epizodēm. Tā.